Easy Peasy ir ļoti lielu akcentu liek tieši uz pārtikas pārvadājumiem. Pārtiku sūtīt parastajos pakumātos ir nedaudz riskanti un jāskatās līdz, kāda ir laikapstākļi. Tādēļ mēs esam izstrādājuši savu risinājumu pārtikas pakumātu sūtīšanai, kas palīdz gan no loģistikas viedokļa, tātad savācot šajos Easy Peasy punktos sūtījumus uz vietas. Šeit jūs redzat pakumātus, un aizmugurē ir liels leduskapis, kur iespējams ievietot arī negabarītu sūtījumus. Tātad mēs savācam sūtījumus šajos loģistikas punktos, un tālāk ar pūļu starpniecību izvadājam jau pa visu Latviju. Šobrīd mēs apvienojot šī pūļu piegādes risinājumā, esam atbrīvojuši vairākus transporta līdzekļus, tādā veidā atstājot mazākas sekas uz pēdas, uz pasauli un uz ekoloģiju. Uzņēmums Raid nodarbojās ar elektrovelosipēdu koplietošanu. Šobrīd piedāvājam mūsu pakalpojumus Rīgā un Rīgas apkaimē. Mūsu klienti ērti var nokļūt no punkta A līdz punktam B, izbaudot braucienu, it īpaši siltajos vasaras mēnešos. Ņemot vērā to, ka mēs izmantojam elektrisko piedziņu, mēs neatstājam ietekmi uz apkārtējo vidu, netiek izmest CO2 izmeši un pilsētas centrs tiek atbrīvots no liekiem transporta līdzekļiem. Izmantojot koplietošanu, mēs vienmēr kopējo transporta līdzekļu skaitu varam samazināt. Aicinu arī citus uzņēmējus pievērsties zaļiem virzienam, izmantot mazāk iekšzemes automobīļus, lietot vairāk elektropiedziņas iekārtas, piemēram, šos pašus elektrovelosipēdus vai elektroautomobīļus, lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi un mazinātu CO2 izmešus.